Ir ļoti daudz ārzemju bestselleru, kas piedzīvo absolūtu neveiksmi Latvijā. Redzot potenciālu, tu vari pie tā strādāt, vai tas izdosies vai ne. Tur ir tāda ķīmija, ka pateikt, ka būs, tu nevari. Tu skaties, tu vienkārši vēro, piefiksē, bet tu nevari izdarīt secinājumus. Tu vari tikai šim brīžam, ko es daru šajā brīdī. Viss var mainīties. Mazākā valstī te ir sākās visādas līnēšanās. Ja kaut kas tiek ļoti lasīts un visiem patīk, tad jau tā nevar būt laba literatūra. Un tad mums tur nebūs Latvijas gada balva. Ja tu esi kļūst par rakstnieku, tā ir cita dzīve. Loma, ko tu esi paņēmis, tā jau maina tavu dzīvi. Man ir kādreiz, ka es saku jauniem autoriem, sarunājam, ka nesakāps galvā. Ja? Tu redzi, jā. Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Izlaušanās ar Gundu Grozi. Šodien šeit Business Garden Rīga viesmīlīgajās telpās pie manis viesos apgādes zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja Vija Kilbluka. Vija, sveiki, prieks jūs satikt. Katru dienu redzu jūs virtuālajā pasaulē, par jums iedomājos redzot jaunākās grāmatas un abrīnoju jūs par to milzīgo entuziasmu, grāmatu mīlestību un uzņēmējas adrenalīnu sasniegt vairāk un nenogurt, un milzīgs kompliments jums par to, ko jūs darat. Paldies, un paldies, ka ir šī saruna iespējama šodien ar jums. Paldies! Es tiešām dienu parasti sāku, pastiepjās roka, man tajā pusē parasti nakts galda, paņem planšeti, es atveru, tad es ieeju vienā savā grupā, otrā, apskatos, un ja es esmu vakarā kaut ko lasījusi, jau man ir kaut kāda doma, es ierakstu, slieku no rīta. Tas diezgan daudz laika patiesībā paņem. Tad es grupā izcilas grāmatas, ielieku kādus fragmentus un tā. Un tad dienas garumā atkal tad ir jāskatās, kas tad tur ir, un atkal vēl kaut kas iet uz tipogrāfiju vai ir atnācis, kā saka, ir jāparāda. Tā virtuālā dzīve patiesībā norit paralēli, vienlaikus, un mēs tiešām esam tajā, vismaz es esmu tajās dažādajās telpās visu laiku. Un arī tas izskatās ļoti dabiski. Nevis, ka man tagad ir jāiefilmē vai jāuzraksta. Bet šķiet, ka šī vēlme dalīties jums ir patiešām no sirds. Redz, tas jau nav mans darbs. Es neesmu ne reklāmas daļas darbinieks, ne marketinga kāda firma. Es varu stāstīt par to, ko es gribu. Ja? Kolēģiem, kas strādā tieši ar reklāmu, viņiem ir pienākums par katru grāmatu, par visu pastāstīt, ielikt, nofilmēt. Ja? Es tikai varu tad, kad es gribu. Tad, kad man ir iedvesma. Principā es visu daru tikai tad, kad man ir iedvesma. Izņemot rutīnas darbus un tā. Bet tā ar flammi, tad jā, ka man patīk, tad, kad es... Un ir ar grāmatām tā, ka vai tu gribi par to runāt, vai tu noliec nost un tu man, šits nav, jā, par šitos neko neteikšu, tas nav priekš manis, vai vēl kaut kas, jā. Jā, man arī fascinē grāmatas, un man prieks, ka grāmatas atdzimst. Tā ir taisnība, ka grāmatas atdzimst, jo šķiet, ka šobrīd ir tādi jaunumi, ka tu pat nespēji aptvert visu, izlasīt visu, un ka tie ir beidzamie gadi, kad grāmatas it kā ir atgriezušās modē. Kā saka, no jūsu lūpām dieva ausī, ir ļoti situācija, kurā viss ļoti mainās. Mainās varbūt, viens ir pašu grāmatu liktenis, jo ir spiediens uz to, ka nevajag papīra grāmatas, ka viss pāriet tā kā uz tehnoloģijām. Tas ir milzīgs, tas ir pat regula ir par to, kā tagad papīru tipogrāfijas jūg prātā, tur katram kokam, kurš tajā papīrā ir vajadzīga ģeolokācija, izsekojamība, tur ir, teiksim, tas ir tāds spiediens, ka, papīru nevajag. Ja? Tā kā fiziskā grāmata kaut kādā mērā ir apdraudēta, vismaz tas, ko es redzu, tā man izskatās. Otrs ir apdraudēta grāmata latviešu valodā, jo sarūk lasītāju skaits pat ne tajā ziņā, ka to, kas lasa, bet vienkārši fizisku personu skaits, kas latviski lasa.
Tas katru dienu notiek, un tagad līdz ar to katastrofālo dzimstības kritumu, ir tā, kā ir. Ainiņa neizskatās pozitīvi, jā. Tāpat laikā mums ir ļoti mīlēti bestselleru autori, un pat tādiem ārvalstu spīdekļiem neizdodas izkonkurēt mūsu pašu autorus. Jo tie, kas ir izlauzušies, lasītāko grāmatu rindās, jūs paši autori Juris Rubens, tagad Zana Daudziņa. Man šķiet, neviens ārvalstu autors viņus nav pārspējis. Kā jūs komentējat, ka tomēr mēs mīlam vairāk vietējos? Mēs izdevēji, ka tādi esam ļoti draudzīgi ar savā starpā no dažādām valstīm. Un jau labu laiku iezīmējās tā tendence gan Igaunijā, gan Lietuvā, ka pašu autoru grāmatas ir vairāk pieprasītas nekā tulkotās, un tam ir arī viens iemesls, kas ir ne tikai mīlestība vienam pret otru šeit valstīs, ja? Bet tajā, ka aizvien vairāk cilvēku lasa angļu valodā. Un ir tā, ka jāskatās labāk varbūt kaut ko no franču valodas, ja tas vēl nav angliski, no vācu valodas, tur, kur nav šī te konkurence ar angļu izdevumu. Un, mēs esam runājuši savā starpā, ka tas uzsvars ir jāliek uz vietējiem autoriem, jo latviešu valodā tajā ziņā nav konkurence. Jā, un jūs jau mani pirms sarunas uzsvērāt, es esmu uzņēmēja, mana darbinieki ir atbildīgi par saturu, un tomēr jums kā uzņēmēja ir ļoti svarīgi, lai ir šie bestselleri, jo tas tomēr to uzņēmumu notur ceļ un parāda nākotni. Kā jūs pati vērtējat vai spējat paredzēt bestsellera potenciālu? Var cerēt, es tā teiktu. Ir grāmatas, uz kurām var cerēt. Paredzēt ir ļoti daudz ārzemju bestselleru, kas piedzīvo absolūti neveiksmi Latvijā. Un savukārt ir tādi, kas ir populāri, ir pirkti un ieguldot pūles, pēkšņi Latvijā mēs panākam, ka tas ir bestsellers. Tāpat ir Glikozes revolūcija. Blakus Lietuva, Igaunija, tur grāmata ir pirkta, bet tur nav nekāda tādu rezultātu. Bet pagaidiet. Labi, tas ir, ko es gribu pateikt. Tu vari pie tā strādāt. Redzot potenciālu, tu vari pie tā strādāt. Vai tas izdosies vai ne? Tur ir tāda ķīmija, ka pateikt, ka būs, tu nevari. Es nemitīgi saviem kolēģiem saku, izdodam mazāk nosaukums, pārdodam katru grāmatu vairāk, ieliekam pūles, un ir bijis, ak Dievs, vēl, kad televīzija viss skatījās, palaid ekscelentu reklāmu. Televīzija, viss tev ir pilnīgs reklāmas pārkrājums, katrā grāmatnīcā ir logos, un tev neaiziet. Un nav un viss, ja? Paskaties tajā pašā Anglijā, Amerikā, viņš ir bestsellers, tas autors, ja? Un te nav, un nav. Un it sevišķi, ka tādās sērijās vēl iet. Vēl tu pirmo kaut kā pārdod un pārējais, ir izlasījuši angliski. Tu nekad nevari tā droši zināt. Tu nevari ieplānot. Lūk, ar šo grāmatu mēs tur nopelnīsim un seksim tās izmaksas, kas mums ir no šī jaukā literāra autora, kur varbūt nepirks, bet to mums vajag, tāpēc, ka mums to vajag kultūrai, un te mēs zinām, tu nekad to nezini. Varbūt pilnīgi otrādāk, ja? Un tad, ir tie vienmēr jau tāpat kā cilvēka dzīvē, un viss, kā tev vispār tā ķīmija notiek. Ja, Zane Daudziņa, tā bija vienkārši, tur viss sakrita. Gan tautas mīlestība pret Daudziņiem, gan, tur es arī saku, tas ir mans nopelns, kā es izmantoju to padomju, gan to deficīta momentu, gan to blata, gan tādu reklāmas prastumu, tūliņ nebūs, ja? Un nav jau, vai ne? Tas bija tāds ļoti piestāvēja tieši šai grāmatai ar to. Un tas, cik ļoti viņa trāpīja ar to tēmu, tieši neizrunātu cilvēkiem. Tas
tā tiešām, man nepatīk tā psiholoģijas trauma, viss tā būšana, bet tiešām tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši komunālajos dzīvokļos, viņiem ir šis gan tāds kaut kāds kauns, gan kaut kāda tāda vainas sajūta, ka ar viņiem tas ir noticis, tā ir kaut kāda tāda trauma, kas ir jāizstrādā, un viņi to izdara. Un tik viegli, tik skaisti, ja. Tā kā tur sakrita tik ļoti daudz, tad, kad mēs to grāmatu izdevām, kāda bija pirmā tirāža, manuprāt, kaut kur 2500. Un tas ir vai var paredzēt. Mēs ticējām, ka mēs pārdosim, un 2500 šobrīd Latvijā, latviešu valodas grāmatai, tā ir liela tirāža. Tas nav tā kā man 30 gadus atpakaļ, kad 30,000. Ja? Bet katru reizi, kad beidzās, mēs nekad neatvēzējāmies uz kaut uz 5. Tas tiešām, kā saka, piepidžināts, ja, turklāt. Tad 2000, tad pusot. Taču vajadzētu tā kā, apstāties. Jo ir tā, tu piedrukā un viss apstājās ar grāmatām. Bija, kaut kā piesātinājās tas tirgus bibliotekās, viss sastājās rindā, izlasīja un viss. Kaut kas cits ir... Tev nepērk vairāk. Bet šo pērk joprojām. Gads ir riņķī, 23,000 kopā ir pārdoti. Visu laiku iet. Es varu tagad mēģināt izskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet iepriekš es to nekad nevarēju zināt. Es varēju tikai darīt. Un tad vai tu māki vai nemāki. Tu arī nekad nesapratīsi, kas tas bija tā ķīmija, maģija. Ķīmija, maģija. Bet arī pat īstenībā pēc pirmajām nedēļām nevar pateikt. Tas fenomens var sākties un apstāties. Jā, ļoti strauji pie tam. Mums tā ir, mēs esam labi pārdevuši. Zaudējumi nav, pat kaut kas ir nopelnīts. Mēs piedrukājam un viss, un tu ar to paliec. Tu esi noēdis to, ko tu esi, kā saka, dabūjis par savu darbu. Un plusā arī nav izskaidrojumi. Un dari, ko gribi. Nav. Business Garden Rīga ir starptautiska attīstītāja Vastint veidots biroja komplekss, kur apvienojot funkcionāls un ilgtspējīgs risinājums ir radīta augstvērtīga, komfortabla un iedvesmojoša vide darbam. Stratēģiska atrašanās vieta ar ātri un ērti sasniedzamu lidostu un Rīgas vēsturisko centru. Kompleksa pirmās kārtas ēkas ir saņēmušas LEED Platinum un vēl certifikātus. Pirmos Latvijā. Bet šī ir interesanta uzņēmējdarbības pieredze, jo no vienas puses šis viens bestsellers velk visus un uz to ceram, bet arī tāds azarts, tā kā azartspēles spēlēt, likt likmi, nelikt, kurš būs nākamais, metam šito malā, ejam tālāk. Bet ka tur tev tā birst, tev notiek, tu redzi, tu tici, ka tas ir iespējams, arī ar citiem. Ja? Jā, man arī izdevās pašu Zani intervēt vienā citā projektā. Un var redzēt, ka viņa pati ļoti aizkustināta par šo notikumu. Un es domāju, cik tā ir tāda liela iedvesma jebkuram, kuram ir sapnis. Tev nav jābūt, tā teikt, dzimušam rakstniekam. Tu varbūt uztausti to savu stīgu un tev sanāk un izdodās. Un tu apsteidz tādus pieredzējušos meistarus. Jā, tas jau ir stāsts, kas nāk no dvēseles. Tas ir izstāstīts stāsts, un dzīve jau ir stāsti. Ja? Viņa izstāsta, un tas rezonē. Man ļoti aizkustināja, kad viņa rādīja, ka viņas grāmatai malās un aizmugurē sieviete ir pierakstījusi savu pieredzi. Es teicu, to vajadzētu izdot. Kas notika ar viņu tad, kas ar ģimeni? Viņa tā kā, lai atstātu bērniem, uzrakstījusi klāt savas ģimenes atmiņas. Tas ir fantastisks darbs. Ja? Un man tiešām ir prieks par Zanes prieku. Jā, un atgriežoties vispār pie tendencēm grāmatu tirgu, ko jūs redzat, kas notiek pasaulē? Vai ir šī spītīgā turēšanās pie tā, ka mēs saglabāsim papīra formātu un radošums plaukst, jauni bestselleru autori sasparojās, vai ir arī kaut kādas tādas bažas un šaubas saistībā ar mākslīgo intelektu, kas virmo gaisā pasaules tendencēs?
Jā, tas man jāsaka, tas labs jautājums. Jā. Jāpadomā, jā. Katru gadu, kad mēs braucām uz Frankfurtu vai Londonu, mēs, protams, skatāmies, ostam gaisu, kas tad ir jauns. Ja? Bet man liekas, ka šobrīd tik lielas ir tās pārmaiņas, ka visi mēģina saprast to straumi. Ja? Vienkārši runājas, stāsta savu pieredzi. Man laba kolēģe pieredzējusi arī izdevēja darbībā, kāda vēl pirms gada teica par vienu akadēmisko izdevniecību, pie lielas universitātes. Viņa teica, viņi jau tagad ļoti maz paši grāmatas izdod. Viņi tagad naudu pelna ar to, ka viņi māca, kā izdot grāmatas. Jauns biznes. Jā. Kā saka, tirāžas samazinās, un mēs redzam arī no saviem ārzemju partneriem, kas tādi bija tie lielie starptautiski izdevumi visās valodās, ka viņi tagad agrāk, ja viņi piedāvāja ļoti lielu klāstu, tagad tas ir mazāk, tas ir rūpīgi atlasīts. Atkal paskatāmies žurnālu to booksellers, tātad grāmatu tirgotāju, profesionālo žurnālu. Tur ziņas, kā, teiksim, Londonā Waterstone ir ar lielu peļņu, un bija jau tas brīdis, kad Amazon atkal, izveidoja savu fizisko grāmatu veikalu. Tas ir ļoti dažādi, un tu skaties, tu vienkārši vēro, piefiksē, bet tu nevari izdarīt secinājumus. Tu nevari redzēt un zināt, kas būs vēlāk. Tu vari tikai šim brīžam, ko es daru šajā brīdī, ja? Jo viss var mainīties. Un mākslīgais intelekts, jā, tas es domāju, jau ir, tas ir pat ne 2 gadu jautājums, tas ir ātrāk, ka tas izmainīs visu. Tas, ko mēs tagad redzam, tu ieliec manuskriptu un latviešu autoru, un viņš tev iedod perfektu vērtējumu. Tirgus potenciālu izvērtē un pasaka, ko vajadzētu vairāk attīstīt, kā vairāk pacelt šo potenciālu. Tas ir, tu to izlasi, un tas ir vairāk nekā jebkurš vērtētājs tev izdarītu. Ja? Tur ir milzīgas iespējas. No vienas puses ir draudz, no otras puses ir milzīgas iespējas. Kā tas viss veidosies? Ja? Tu vari vienīgi būt procesā, skatīties un darīt to, kas ir darāms šajā mirklī. Viss. Reaģēt. Maksimāli reaģēt. Ne tikai reaģēt, tas jau ir arī, ka tu to ceļu, kā saka, sāc, tev ir jābūt arī aktīvam, jāmeklē vēl savi risinājumi, ko tu vari darīt. Ja? Tas nav tikai, tagad ir tā, mēs skatāmies, kā mēs tur. Ja? Ir vienkārši, jābūt stipri redzīgam un tā. Jā, mēs arī aizkulisēs parunājām par Mel Robinsa. Par viņas fenomenu, kas ir absolūti globāls fenomens. Visi zina viņas veiksmes stāstu par grāmatu, vai par to varētu teikt, ka tam ir tai grāmatai potenciāls uz bestselleru statusu, neko nezinot par viņas personību, būtu grūti spriest. Tur vairāk runā viņas personība, tas, ko viņa spēja izdarīt sociālajos tīklos. Nav tiesa. Ne? Nav tiesa. Tagad mēs izdevām 5 sekundžu likumu. Mēs neko par viņu nezinājām. Jā. Mēs jau spriedām, kaut kāds bestsellers, it kā. Bet, kāda ir ideja? Tev kaut kas jādara, noskaiti līdz 5 un dari, kāpēc nevar tāpat darīt. Taču latvietis tāpat var darīt. Bet, visur viņš ir un mums viņu piedāvā, un mēs aģentūru piedāvā, mēs pērkam licenci. Tiešām mēs viņu visu laiku piedrukājam. Es paskatījos, kas tur ir, es tur sev tā kā īsti neko neatradu, ja? Bet tas ir bestsellers. Tagad jau, es arī skatos viņas tos raidījumus, un tas, kas tagad ir Ledzem, ko mēs laikam pārtulkojām, lai jau kaut kā tā. Laitak. Laitak vai, Laitak. Tas,
visi jau par to runā, daudz jau angliski būs izlasījuši, un tad redzēs, ja jaunie ir izlasījuši angliski, kā tur ar tiem vecākiem būs. Es nezinu, vecākiem ļaužiem, kā viņi ar to lejās. Bet man pašai bija interesanti noklausīties to viņas vispār to dzīves pieredzi, kā viņu tur milzu parādos nokļūst, kā viņas dzīve tur bruka un kā viņa, te tā izlaušanās, ja? Pēkšņi, teiksim, tu maini, un tu esi, tas vilnis tev paņem, vai ne? Tu esi atkal tai straumē, tai pareizajā plūsmā. Tāpēc ir vienkārši jābūt vienmēr gatavam, un jāskatās, kur tā vilkme iet, ja? Un kur tev ir tie iedvesmas spārni. Tu jau arī nevar izdarīt to, kas tev nepatīk, to, kas tev neinteresē. Ja? Bet ja parādās tas, ko var, un kāds par to iedegas, ja? Tad var izdarīt. Tas jau man ir tas populārais. Es ļoti daudz, kas ienāk mūsu izdošanas plānos, no visurienes. Ja? Gan autori, gan aģenti sūta, gan un tad ir, ņemam, neņemam un tā. Ja ir kāds, kurš par to ļoti deg, vai tas ir autors atnācis un viņš darīs, vai tas ir kāds kolēģis, tad tu domā, tad tas varbūt arī darbosies, bet kādam ir jādeg par to grāmatu. Laba grāmata, mēs izdevām, ielikām grāmatnīcā, nav, bibliotēkā arī, bibliotekāri nav izlasījuši, nav iedegušies, ja, grāmata stāv. Cik nav arī tādi gadījumi, kad nav bijis, un tad, filma nāk, un vispār pēkšņi cilvēki ierauga, vai par to sāk runāt un iesaka. Un tev visu laiku ir pieprasījums, ja? Un tu vari atjaunot licenci un izdot par jaunu. Pirms tam nebija svarīgi. Tā kā tur, tas ir ļoti daudz faktoru. Saka to, tā kā ar bitēm nekad neko nevar zināt, vai ne? Tā radošā lieta. Klasiski, kuri žanri ir ejošie šobrīd? Psiholoģiskās? Ar psiholoģiju saistīto visu joprojām pērk. Visu. Tur, ja vārds psiholoģija uzvāka, tad jau, kā saka, zaudējumi nebūs, ja? Vairāk vai mazāk. Joprojām detektīvi, teiksim, arī elektroniskajās grāmatās. Detektīvi. Paskatāmies publiskajās bibliotēkās, kur ir, iespēja lasīt bez maksas elektroniskās. Arī, ir, tā saka, mīlas romāni un detektīvi. Joprojām. Lai aizmirstos. Grāmatas, kas ļauj aizmirsties. Jā, varbūt, lai aizmirstos. Jā. Tad bērnu grāmatas šobrīd viss tops, gan arī reizēm sastāv no bērnu grāmatas. Labi, tur straumi šobrīd ir. Kokosrieksts un tam līdzīgi. Ir, bet bērnu skaits stipri samazinās. Jā. Man bija tā kā es ilgi strādāju, un es jau tos visus mūsu grāmatu nosaukumus un cik apmēram gadā es tā zinu, un apmēram jūtu, kad atkal vajag piedrukāt. Un es skatos, kaut kas nav riktīgi, kaut kas konkurējošs parādījies. Nav tā gaita, kā es saku. Ja? Un tad pēkšņi man kolēģi bija, kura pēc izglītības ģeogrāfs. Un es uzreiz, kāda mums ir dzimstība šobrīd? Un tad es sāku skatīties, tad vēl bija 15,000 gadā. Tu vienkārši sajūti, kā tev pazūd lasītājs. Sarūk. Jā, bet es līdz tam nebiju aizdomājies. Es to ieraudzīju vienkārši, ka man kaut kādi nosaukumi, ja kādas burtu mācības, jeb pirmie vārdiņi, ja, kas ir, zinu, cik gadā vajag. Un pēkšņi nav. Lūk, tā kā... Un vēl viens fenomens diezgan droši aiziet tirgu ir recepšu grāmatas. Tā ir? Ne. Nav? Tas ir mīts, ja? Noteikti nav. Ir tātad ne recepšu grāmata, te pērk konkrētu cilvēku. Ja ir konkrēts cilvēks, kurš interesēs, tad pērk. Būs, kas varbūt arī receptes izmantos, bet izmanto ļoti daudz dāvināšanai. Tas ir tas, ko uzdāvināt, jo nenoliedzam grāmata ir dāvana. Un pavāra grāmatas ar zinām cilvēku, populāru, it sevišķi uz Ziemassvētkiem. Tā ir laba dāvana. Tā ir laba dāvana, jā. Zīmols Ahmad piedāvā vairāk nekā 100 dažādu veidu tējas. Katrai gaumei un noskaņai. Atdarināt grūti, atkārtot neiespējami. Tā ir īstā angļu tēja Ahmad.
Jā, un vēl par mārketinga lomu. Jūs arī ļoti daudz izmantojat šos modernos rīkus, gan arī jūsu TikToks un Facebooks, un arī jums ir savas grupas, Facebook grupas lielas, kas ģenerē patiešām ļoti daudz arī šos te bestsellerus, tur veidojās tas sniega bumbas efekts. Mārketinga lomu nevar noliegt, un bieži vien atkal tiem, kas ir klasiskie autori, viņiem šķiet, es esmu uzrakstījis un viss, es neiešu nodarboties ar grāmatas tirdzniecību un pārdošanu. Tas nav labais tonis. Kāda ir jūsu attieksme? Vai autoram pašam ir jāiet un jārunā no rīta līdz vakaram? Mēs katru gadu mums ir tās autors sajiets, kad mēs, kā saka, no sākuma mēs stāstījām, kas ir jādara. Tad jau autori, kuri ir veiksmīgi un sapratuši viens otru, arī sāka mācīt, un tā ir tāda liela dalīšanās pieredzē un iedrošināšana, un ne tikai par savu grāmatu ir jāstāsta. Autoriem arī ir jāveido kopienas un vienam par otru jārunā. Un te, teiksim, tagad Inga Grensberga ar savu to akciju Laiks lasīt, viņa dara fantastisku darbu, jo viņa parāda, ka tu esi uzrakstījis, pirmkārt jau tev jābūt arī lasītājiem, tev par citiem arī ir jāstāsta. Tas process ir jāveicina. Un es zinu, ka Inga bija Londonā un tikās tur ar izdevēju, un tad viņa teica, tur tev uzreiz ir jāpasaka, ko tu darīsi un cik tev ir sekotāju sociālajos tīklos, jo tas parāda potenciālo tirgu. Un ja tu neesi aktīvs un tev nav to sekotāju, tad izdevējs paskatīsies, vai to vispār ņemt. Tā ir tāda, es domāju, ka tā ir tāda paudžu lieta. Vecākās paudzes nav īpaši spējīgi, vismaz ne sevi slavēt, jo viņi uzskata, ka tikai citi var slavēt. Tas nebūs godīgi un pareizi, ja es te sevis slavēšu. Es arī, kā saka, nelapūšos ar to savu grāmatu, jo tā kā būtu lepnība. Tā kā šīs lietas netiek nošķirtas, kur ir lepošanās, kur ir lepnība. Un tas nāk grūtāk, bet ne visiem. Jauniem tajā ziņā nav problēma, tur katrs izslavēs pilnīgi jebko, un viņš būs apritē un rādīs. Arī tas ir vēl viena lieta, ir cik tu vari iemīlināt sevi kā personu. Latvija ir maza un ļoti svarīga ir tā personiskā, braukšana uz bibliotēkām, tikšanās, kā cilvēki tevi ir novērtējuši. Un tad vai viņi, tur ir tik daudz visādu momentu, bet ļoti, ļoti ir jāstrādā. Katram ir jāatrod tas savs knifiņš, kur viņš jūtas labi, ja viņš liks tur, man teica, ka man visur sevi jāfotografē, nebūs, Atkal te ir tā iedvesma vajadzīga. Notici un dari, un tad būs. Noticēt sev. Man bija arī saruna ar Ingu, un es viņai jautāju, kur radās motivācija šim Laiks lasīt, un viņa teica, ka īstenībā no tādas sāpīgas sajūtas, ka grāmata it kā tiek uztverta kā tāds kaut kas snobisks vai autori kā tādi kaut kāda īpašā kopiena. Viņi gribēja veidot sajūtu, ka grāmata ir priekš visiem, un ka mēs varam būt atvērti, nevis tie rakstnieki, augstākie plaukti. Viņa pati to bija tā sajūtusi. Latvija ir maza, un teiksim, tādās lielās valstīs, kaut vai, labi, ņemsim tepat tos pašus Britus, blakus. Tur būs slavens rakstnieks, jeb rakstniece, kurai ir ļoti daudz grāmatu, kuru lasa bibliotēkā, un tas gods un mīlestība ir līdzvērtīgi tam, kas būs dabūjis kādu balvu, Latvijā ir tāda margināļu tomēr diktēta situācija. Ja lielā valstī visi tie, kas ir tādas šaurākas grupas, viņi ar tādiem varbūt ar kādu vai izaicinājumu vai kaut kādu noliegumu, viņi var procesus stimulēt, bet viņi nenosaka tās pamata lietas, pamata uztveri. Tur ir tā teikt,
liela tautas masa, ja, vidusšķira vai cilvēki katrs ar savām interesēm un vajadzībām, un viņi diktē to, kādu viņš to grāmatu kā produktu gribēs. Un tas ir cienījami un labi. Mazākā valstī, te ir sākās visādas plīnēšanās. Ja kaut kas tiek ļoti lasīts un visiem patīk, tad jau tā nevar būt laba literatūra. Un tad mums tur nebūs Latvijas gada balva. Ja tas ir ļoti kaut kas izgājis, taču nebūs Latvijas gada balva, ko jūs, vai ne? Tad ir jāatrod kaut kas tāds, un taču bija pat tādi, tas pat bija avīzēs rakstīts, ja? Ka tieši tas, ka kaut ko nelasa, liecina par labu literatūru. Bet tas ir mazās valstīs. Tādā mazā sabiedrībā, kur visi tie finansējumi, kultūra kapitāls un viss tas tā kaut kā tiek virzīts savādāk. Nevis tas tāds jauks attiecību romāns, tas labs krimināla romāns. Ja? Cilvēki lasa, viņi atpūšas, viņi neaizmirst lasīšanu, tas ir labi, mēs to cienam, mēs to mīlam, mēs to slavējam. Pamatā tiek slavēts daudz kas tāds, ko daudzi, saka, viņi nevar izlasīt. Nevar, ir visādi, ja? Tad mums pietrūkst, kā saka, tās cilvēku masas, kur ir ļoti liela dažādība, un katra tā grupa ir liela, ja? Lai mēs varētu, kā saka. Tāpēc Inga ļoti labi dara, ka tas, ko pēc kā cilvēks stāv rindās bibliotēkās, tas ir labs, rakstnieki ir vienam otru, viņiem ir jāatbalsta, viņiem ir jāstāsta, un viņiem ir jābūt mīlētiem, un tas visu to kopīgo procesu veicina. Nevis, kurš tad dabūs to balvu, kurš būs tajā žūrijā, kā tur tas būs salikts, ja? Kuru jau mēs iepriekš zinām, ka tam jau noteikti ne, ja? Tam mēs nekad. Ja? Bet Vija, jūs tāpat esat piedzīvojis, ka viss ar cilvēku ir bijis kārtībā līdz brīdim, kad viņš ir kļuvis ļoti populārs grāmatas autors. Un tad sāk viņu kritizēt Tamata brāļi. Tas gan ir visos laikos un visās sabiedrībās. Ja? Tas vienmēr, ja kādam ir panākumi, būs kāds, kas to kritizē. Tur vienkārši ir vajadzīga bieza āda. Un tā jau arī cilvēkiem ar laiku rodās. Un tad šie autori nonāk tādā divējādā sajūtā. No vienas puses ir prieks un gandarījums, no otras puses es nezināju, ka tik daudziem es nepatīku. Tam iziet cauri. Tam iziet cauri. Sevišķi, ir taču katram personiskā dzīve. Mēs visi esam tik ļoti labi šeit pazīstami. Visi visu zina. Un tad bieži vien tiešām ir runa nevis par to, ko cilvēks ir uzrakstījis, bet kāds viņš tā cilvēka izpratnē ir. Un tad ir tajā ziņā, teiksim, ja tādas lasīšanas grupas ir ļoti labas no vienas puses, bet tiklīdz parādās tādi personiski uzbrukumi. Tas ir sāpīgi, bet principā, jebkas, kas tev ir nepatīkams, tas jau arī tevi norūd. Tu nevari būt publisks, rakstnieks, ja viņš raksta, viņš izliek sevi publiski. Kaut kādā mērā vienmēr, ja? Tad tā nāk tas norūdīšanās process. Un kā, kurš ar to tiek galā, bet tiek. Un tad tu vēlāk saproti, jā, ir tā un ir tā, bet es esmu te un es strādāju un runāju ar tiem, ko es esmu uzrunājis un ar ko man saskan, ja? Un es neļauju sagraut sevi tiem, kuri man uzbrūk. Vienkārši tu esi kaut kādu to pieņēmis, to drošo savu punktu, ja? Tev nevar tāpēc iznīcināt. Ja tev var iznīcināt, neej ar visu publiski. Un, Vija, jūs jau tik daudz esat pieredzējusi savos darba gados, un burtiski cilvēkiem mainās dzīve pirms grāmatas iznākšanas un pēc grāmatas iznākšanas. Ja tu esi kļūst par rakstnieku, tā ir cita dzīve. Loma, ko tu esi paņēmis, tā jau maina tavu dzīvi. Tu esi sevī atradis kaut ko jaunu, kaut ko, kas tev ir dots. Tu iepriekš neesi zinājis, tas pat Zanes gadījums daudziņas, kura par to, ja? Tu esi pēkšņi to atradis. Tu jau kļūsti pa citu cilvēku. Tev ir cita varēšana, tev ir cita darīšana. Cilvēks var mainīties vizuāli pat un viss.
ir, kas vienkārši raksta un nekādu lomu nepaņem. Ja? Turpina dzīvot. Katram tas ir atšķirīgi. Savu mājokļa iegāde ir ļoti atbildīgs un nopietns lēmums. Tieši tādēļ ir svarīgi atrast ne tikai piemērotākās nākotnes mājas, bet arī uzticēties labākajiem speciālistiem, kas atvieglos šo ceļu. Par to vairāk pastāstīs Svetbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāja Latvijā Marika Toma. Jāsāk droši vien ar to, ka mājokļa iegāde vispār ir tāds ļoti nozīmīgs dzīves lēmums un dzīves etaps, kad tiek meklēts šis mājoklis. Un pēdējo gadu laikā, protams, arī tirgus nosaka to, kas ir piedāvājumā un piedāvā mums dažādas iespējas izvēlēties sev atbilstošu mājokli. Un noteikti jau jāsāk ar to, cik dārgu īpašums var atļauties. Jāsāk saprast, vai man būs nepieciešams piesaistīt aizdevumu. Ja ir nepieciešams piesaistīt aizdevumu, tad noteikti pirmais solis, kas būtu vērsties bankā, pieteikties konsultācijai un saprast savas aizņemšanās iespējas, tādējādi nosakot, cik tad lielu summu banka var piedāvāt. Un tad no tā arī droši vien izriet tās manas vēlmes un mani mērķi, ko tad tālāk meklēt. Vai tiešām es būvēšu jaunu māju, es to varēšu atļauties, varbūt man ir zemes gabals, kuru varētu apbūvēt, vai arī tiešām sākotnēji domāju par kādu varbūt tipveidu īpašumu, bet beig galā redzu, ka manas iespējas ir lielākas un varbūt skatīties jaunu projektu virzienā. Bankas izvērtēšanas kritēriji par to, ja tu vēlies saņemt aizdevumu. Viss sākās, protams, ar pieteikumu, un pats galvenais ir klienta ienākumi, pēc kā tad tiek aprēķināts šīs aizdevuma summas. Nākamais solis, vai klientam jau ir kādas kredīta saistības. Ja tās ir, tas tiek ņemts vērā, jo mums arī likumdošana nosaka, cik liels aizdevumus vispār viens cilvēks drīkst Latvijā aizņemties. Un tad jau skatāmies, ģimenes lielums, jo katram ir savi izdevumi, katram ir savi hobiji, un klients pats tad arī izvērtē. Varbūt viņš var aizņemties lielāku summu nekā varbūt viņš pats ir gatavs. Ja? Viņš pats arī skatās uz to, cik lielu ikmēneša maksājumu es gribētu maksāt, kas arī ierobežo varbūt viņa iespējas. Tāpēc es teiktu, tas ir tāds diezgan caurspīdīgs posms. Kopumā tur ir vairāki faktori, kas tad beigu galā pasaka, kāda tad būs tā aizdevuma summa. Uz ko cilvēkam vajadzētu skatīties, iegādājoties jaunu mājokli? Pirmais ieteikums noteikti, lai tas īpašums kalpo kā manas dzīves apstākļu uzlabošanai. Ja? Tā kā tas būtu galvenais. Otrs, lai varbūt nav vairāk telpas nekā man nepieciešams, jo citreiz gribās lielu māju vai lielu dzīvokli, un beigās visas tās telpas netiek izmantotas, un katrs kvadrātmetrs mums prasa pēc tam arī attiecīgi izdevums par to uzturēšanā. Vai viņam varbūt būs nepieciešams nākotnē remonts, arī to paredzēt savā tādā tuvākajā nākotnē, vai es to varēšu atļauties. Un neatkarīgi no tā, vai esošais mājoklis ir ar kredītu jau vai bez tā, jebkurā gadījumā šis esošais mājoklis var palīdzēt iegādāties jaunu. Un mums bankā ir mājokļu maiņas risinājums. Ko tas nozīmē? Tu jau vari noskatīt sev lielāku īpašumu, vai labāku, vai plašāku, vai jaunāku. Banka izvērtē aizdevumu iespējas tieši šim jaunajam aizdevumam, un esošo mierīgi var paturēt uz laiku, kamēr tu pārvācies, un vēlāk jau domāt, ko ar to esošo īpašumu darīt. Vai to pārdot, vai varbūt pat maksātspēja atļauj viņu paturēt, un varbūt pat vēlāk izīrēt. 3 galvenie ieteikumi no manis, kas tad būtu jāņem vērā, iegādājoties jaunu mājokli. Noteikti iegādāties un noskatīt tādu mājokli, kas tiešām ir patīkams un uzlabo dzīves apstākļus. Otrs, noteikti skatīties uz tādu ilgtspēju kopumā, uz to, cik tad man šī mājokļa uzturēšana izmaksās. Un trešais, lai tev mājoklis nav varbūt tāds kaut kur vietā, no kuras tev ir grūti kaut kur nokļūt, jo mēs labi zinām, ka pēc tam plānošana un visa izbraukāšana un visas aktivitātes, kas ģimenei veidojās, noteikti var kaut kādā mērā sākt likt domāt, ka varbūt nebija īstā vieta, tāpēc arī vietai ir ļoti liela nozīme, kur šis mājoklis atrodas.
Swedbank piedāvā pārdomātus un pieejamus finansēšanas risinājumus ikvienam tavam dzīves posmam, neatkarīgi no tā, vai meklē savu pirmo mājokli un vēlies noskaidrot aizņemšanās iespējas, plāno pārcelties uz plašāku mājvietu vai apsver nekustamā īpašuma iegādi kā investīciju, Swedbank palīdzēs atrast tieši tev piemērotāko risinājumu. Uzzini savas finansējuma iespējas Swedbank internetbankā vai piesakies individuālai finanšu konsultācijai. Swedbank – drošs un uzticams finanšu partners ceļā uz tavu nākamo sapņu piepildījumu. Un Vija, kā jūs uztverat tās situācijas, kas arī, protams, notiek, kad autors atnāk, tāds pilnīgi pieticīgs un kautrīgs, un jūs ieraugat potenciālu, un jūs kopā izveidojat kādu bestselleru, un tad šis autors saprot, tālāk es iešu pats, paldies! Kā ir ar to? Tas vienmēr arī ir mazliet tā smeldzīgi, vai ne? Vai jūs jau uztverat vienkārši ir ok? Es esmu jurists pēc izglītības. Jā. Es vienmēr pieļauju visu ko, un tā, ka es tur ticētu, mēs te un mums tad, gan, ja. Es arī neskaitu šito nepateicību ir pasaules alga. Tā ir patiesībā juridiska lieta, un ārzemju līgumi ar autoriem ir ļoti strikti tajā ziņā. Tu nevari nemaz tā staigāt. Ja? Tur ir lielas soda naudas, bet tad arī ir, cik viņam gadā ir jāuzraksta. Tiklīdz tu uzliec autoram, tagad tikai mēs izdosim, vismaz 10 gadus, ja? Tad ir jāapņemās autoram, cik viņš uzrakstīs. Un mums ir jāprasa, lai viņš uzraksta. Un tad mums viņš ir jāveido tālāk. Ir bijuši gadījumi, kad es saku, mums vajag ielikt to klauzulu un jādara, bet tas arī izdevējiem uzliek ļoti lielu, arī daudzus pienākumus, kas tad ir jādara, ja tu tā. Un mēs varbūt esam uz to tikai ceļā. Atkal tas tirgus ir tik mazs, ka reizēm liekas, vai tas ir to vērts? Ja? Vai tas ir to vērts? Ka tad viens cilvēks tikai, tas autors ir apņēmies, viņš būs tikai ar tevi, un viņam jāuzraksta tik un tik, un tu darīsi visu, lai viņš ir ļoti pieprasīt. Tad vienam cilvēkam arī tikai ar to ir jādarās. Lielās valstīs tā arī ir, visiem slaveniem autoriem ir konkrēts cilvēks, kas tikai ar viņa projektu strādā. Ja? Katrs var darīt, man jāsaka, tiešām tā Latvija ir tik maza. Grib pats vest to tirāžu mājās, saiņot dienām un naktīm un sūtīt, bet lūdzu. Ja? Es zinu arī tādu pieredzi, kad autoram bija viss kārtībā, bet nebija tik daudz tā pārdotā tirāža. Un tad viņš atnāk pie jums un strauji paceļās. Mums ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir sākuši varbūt paši izdot un nāk, lai mēs tomēr to ņemam un daram. Ir bijis, kas aiziet un nāk atpakaļ. Ja? Visādi. Visādas attiecības, jā. Katrs cilvēks, katrs autors, katra situācija, tur jau ir tā fantastiskā izdevēja darba būtība, ka nekas nenotiek tā, kā ir noticis iepriekš, ja? Un vienmēr ir interesanti. Pat kļūdas ir tādas, domā, tik daudz jau ir bijis, kur jāplēš laukā vai kaut kas jākrāso ciet vai jāpārdrukā. Un vienmēr nāk kaut kas tāds, nav nekad šitā bijis, šitas ir kaut kas pilnīgi jauns. Un ar cilvēkiem tieši tāpat. Tu domā, tu jau tur esi jau izrunājis. Man ir kādreiz, ka es saku jauniem autoriem, sarunājam, ka nesakāps galvā, ja? Tu redzi, jā, tā kaut kā. Cilvēks tikai cilvēks. Jā. Un Vija, kura nāk no Ogres, un kurai bija sapnis vadīt lielu grāmatu izdevniecību. Nebija tāda sapņa. Bet es lasīju grāmatā mūsējās. Sapnis parādījās vēlāk. Gribēja kļūt par lielas izdevniecības vadītāju. Tad varbūt ne tajā mazā meitene, bet tas bija vēlāk. Jā. Tas nebija vēl Ogrē. Man toreiz likās, ka es varbūt varētu nodarboties ar tulkošanu.
jo man patika, es lasīju kaut ko angliski, es lasīju krieviski, un man visam vajadzēja ar vārdnīcām. Un tad es lasīju kaut kādas Raiņa pierakstus, kā viņš tulko. Tas bija literatūras stundās, mums bija ļoti laba skolotāja literatūrā, Katrīna Šterna. Un man likās, jā, tas varētu būt tāds skaists darbs. Es jau biju pieteikusies arī uz filologiem, jauno filologu skolu vasarā gāju, bet lēmums tika pieņemts iet uz juristiem. Tas ir vecs stāsts, kā man mamma pārliecināja, ka jāiet uz juristiem. Tā tomēr, redz, dzīve jau iegroza, kaut ko tu esi domājis, kaut kādi tie prāta apcirkņi, kurus mēs varbūt nemaz tā neapzināmies tādi, kur ir kādreiz esi par to nodomājis, ir kaut kādas tādas sakritības bijušas, kaut kas, un tas spēks darbojas. Vajadzēja arī būt tā, ka beidzot juridisko fakultāti, saimnieciskajās tiesībās specializējoties, izdevniecībā Zvaigzne, vajadzēja juridiskās literatūras redaktoru un profesors Storgans, pie kā es biju diplomu darbu rakstījis par piegādēm, kas tagad būtu loģistika. Bija atnākusi vēstule, ka vajag tātad redaktoru, labu latviešu valodas izjūtu, pārējo iemācījis, un viņš bija ieteicis mani. Un tā es nonācu atkal tātad saistībā ar filoloģiju, jo es biju redaktors. 2 gadus mani mācīja 2 redaktori, filozofs Normunds Antēns un tiešām ļoti pieredzējis tādu valodu tīri, Anita Pārupe, katru manu darbu, visu valodas kultūras jautājumus, vārdsakot, mācījos, strādāju, un tad, kad nāca 90. Un tad, kad man bija skaidrs, es biju satikusies ar tādu izdevniecību Kleta, viņi tagad ir ienākuši Latvijā. Un es sapratu, kā tā izdevniecība būvēt, un tad es sapratu, ka man tādu vajadzētu. Kā tas ir visas struktūras, kā tas strādā, ka tas varētu būt, bet tā jau bija tirgus ekonomika. Ja? Tad man šis sapnis radās, ka es varētu tādu, teiksim, tas Klets. Latvijas, teiksim, ja mēs paņemam proporcionāli visu, tad es domāju, ka tas ir izdarīts. Mūsu ir daudz mazāk nekā vācieši. Bet sākumā esat tirgojusi grāmatas uz vecu salokāmā galdiņa. Tas gan ir tiesa. Pilnīgi noteikti. Un tas jau izklausās pēc tāda klasiska izlaušanās stāsta. Jā, šitas ir. Viss bija ļoti vienkārši. Stāstīt, kas ir padomju, tā teikt, regulētā ekonomika, būtu gari, bet izdevēji toreiz bija, tātad valsts plānā bija ielikts, kas ir jāizdod, un izdevniecība tikai sagatavoja to visu saturu un aizsūtīja uz tipogrāfiju. Un tipogrāfijā to tirāžu bija valsts bāze, valsts grāmatnīca, bāze visu izveda. Izdevējam nebija neviena transporta mašīna, neviena noliktava. Tā teikt, tas uz viņu vairāk neatiecās. Bija biblioteku kolektors, kur arī viss tika aizvests. Un izdevējs tikai sūta uz tipogrāfiju, un tālāk viss jau aiziet. Un tad bija, tad nāca, kā saka, tā pārmaiņu laiki, tirgus ekonomika, nenormāla inflācija. Tā, ka es pat mākslīgajam intelektam pajautāju, kāds bija tur rubļa kurs, kaut kādā, es neatceros, 89. kaut kāds tajā. Un mākslīgais intelekts man saka, vai nevar tomēr konkrētāk mēnesi un ko, jo tur tik straujas tās pārmaiņas pa nedēļām. Ja es norādīšu precīzu laika posmu, tad viņš paskatīsies banku arhīvos un pateiks man. Un tad man ir jāatcerās, ka tiešām, ja to grāmatu aizveda uz grāmatnīcu, un tai grāmatai bija vērtība, teiksim, ja mēs paņemam 10 naudiņas, tad nedēļas beigās, kad tu saņēmi tās 10 naudiņas, teiksim, ja saņēmi, tad tā vērtība jau bija uz pusi vai pat tikai trešdaļa palikusi. Un, respektīvi, tāpēc daudzi bankrotēja,
ka tu esi ieguldījis, tā prece ir aizgājis, kamēr tu saņem naudu par pārdoto, tā nauda ir bezvērts. Tu nevari vairs jaunu ražot. Nu tad, kā saka, es taču tomēr biju lasījusi Dreizera visu tur, kas tur finansists un viss tās, kā darbojas tā tirgus ekonomika. Man nācās teikt, ka mēs nevaram atļaut, ka mūsu grāmatas, kas ir tipogrāfijā, tiek aizvestas kaut kur, un mēs kaut kad saņemsim samaksu, ja saņemsim, un tai naudai nebūs vērtības. Ka mums jāpārdod pašiem. Bet mums jau nebija pilnīgi nekā. Tā bija Valdemāra iela 105 neliela ēka, kas bija Latvijas laikā piederējusi karšu drukātājiem, mantniekiem. Un nekā jau nebija. Mēs vēl pat nebijām to puspagrabu uztaisījuši par veikaliņu. Nu, tad es teicu, ka jāiet ir pašiem tirgot. Mēs braucām toreiz uz Valmierā, uz Ziņģi. Mēs visur, kur cilvēki pulcējās, nu, kaut kādi tie pasākumi estrādēs, ja? Tur Saldū kaut kas, tur vēl kaut kur. Nu, mēs bijām jau vienu mazu busiņu, kas bija iedalīta fondos kā ātrās palīdzības mašīna, bet tur nevajadzēja, mēs kaut kā viņu bijām dabūjuši, ja? Vēl aizņemoties naudu. Nu, un tad mēs braucām. Protams, es vilku tautas tērpu, kas man bija no kora, jo kora mēs zvaigznē izveidojām atmodas tajā laikā, burtnieks, koris, skaisti. Visiem ļoti gribējās sašuvām tautas tērpu. Nu, un es tai tautas tērpā braucu un visur tirgoju grāmatas, jo tā bija reāla nauda, tu biji izdevusi, tu biji pārdevusi, tā nauda tu varēja izmaksāt cilvēkiem algas. Jo tas bija laiks, kad mums katru mīļu brīdi vērās durvis un kāds nāca iekšā ar aizkariem, ar no tekstilā, ar kaut kādiem audumu gabaliem. Cilvēkiem algu izmaksāja produkcijā. Es nereizi cilvēkiem neizmaksāju algu grāmatās. Mēs braucām, mēs pārdevām, un tad pirmais, ko pagrabiņš tur, kā saka, bez visas saskaņošanas, logu padziļinājām, uztaisījām durvis, ienesām mēbeles, tāds sekcijas Andrejs, ja? Un pasludinājām, ka mums ir grāmatnīca. Un tad cilvēks sāka nākt. Tas bija tas, ko tu nevarēji ne paredzēt, ne zināt, kā jādara. Es vispār nezināju, kas ir biznesa plāns. Es taču nebiju to mācījusies. Es tikt vien zināju par tirgus ekonomiku kā no romāniem. Nu, kaut kādiem franču. Ja? Un tad, zini, no kaut kāda 19. gadsimta, ja, apraksts, kā notiek viss. Nu, tā kā tāds brīdis bija. Man bērni ar brauc līdz tirgojās. Cik mazi? Cik man bija, kad mazākais man bija 1. klase, un lielākam bija kaut kādi 15. Jā, man 7 gadu starpība puikām. Un, jā, viņi arī brauc, tirgoja, darīja, skaitījām naudu, izmaksājām algas. Tātad drosme, spēja riskēt, uzņemties atbildību. Tas skaisti skan. Bet, reāli bija pieved tagad to busiņu, kur tu liksi tās grāmatas. Teiksim, es atceros, cilvēks pats, grāmata bija par cilvēku fizioloģiju, un šausmīgi daudz, toreiz 10 000 grāmatas, gan bija plāniņas. Mēs izkrāmējām dažus kabinetus, sadzinām cilvēkus blīvāk un krāmējām tur visi ķēdītē. Ja? Vienkārši atroki piedurknes un dari. Gribi sasniegt kaut ko, atroti piedurknes un sāc strādāt. Nu, nav cita varianta. Tu jāredz, kas tev jādara šajā brīdī. Tā it kā ir tā tik vienkārša lieta. Neviens tev nevar pateikt, ko. Nu, mums brauca visādi mācītāji pēc tam, tas ir izglītotāji. Vēlāk jau bija Soros fonds vēl, kad parādījās, bija visādi kursi un no visādām asociācijām, un es arī aizbraucu uz Norvēģiju mācīties. Un tad jau tur mums stāstīja, kā krīzēs ir jādara. Es klausījos, jā, labi, es jau visam šitam esmu cauri gājis, bet pilnīgi citādāk. Ja? Jo tās viņi, man liekas, pat nevarēja saprast, kāda tā bija mums krīze. Ja? Jo krīze, tev ir kaut kādi principi zinām, kā viss funkcionē. Nu, ja tā ir kaut kādas noteiktas sabiedrības ietvaros,
kaut kāda formācija, laiks ir, teiksim, tur feodālisms vai kapitālisms, vai kas tev tur ir sociālisms, ja? Tu zini, kā tas funkcionē. Tu esi tam mācīts, tev ir, varbūt ekonomistos vai kaut kur mācījuši. Te man ir padomju laika izglītība tiesībās, ja? Un es neko nezinu. Kas vispār notiek, kas tas ir, vēlreiz atkārtoju, kas tas ir tirgus ekonomika. Tev pat nav kur pastīties, tu angļu valodā tik labi nezini. Grāmatas jau arī vēl nebija ievests. Nebija tā, ka ieej internetā un izlasi. Nekā tāda nebija. Tad viss tev ir vienkārši jādara un jāmācās tajā pa ceļam, tu mācies. Kaut kad drusku jāapstājās, jāpadomā, kas tas ir, kaut jāpameklē, lai neaiziet pa nepareizu ceļu. Un viss. Atdarināt grūti. Atkārtot neiespējami. Īsta angļu tēja Ahmat. Atskatoties atpakaļ, teiksim, arī tos pašus 30 gadus, mēs esam pieredzējuši, ka ļoti skaisti zīmoli, uzņēmumi tomēr bankrotē. Kaut kādas krīzes nepārvar. Kaut kas neizdodas līdz galam. Kā jums ir izdevies, tā teikt, noturēties pie stūres, jo ir bijuši tādi viļņi, droši vien, ka jums brīžiem likās, redzēs, vai izturēsim vai nē? Daudz tādu, jā. Es jau esmu kaut kur jau uzskaitījusi. Tad nerunāsim pa 90. gadu pašu sākumu. Es vadu no 92. gada izdevniecību. Tas bija absolūti traks laiks. Bet ļoti interesanti. Tas ar milzu tādu iedvesmu. Tad nāca, tas bija 97, 98, bija naudas Krievijas, tur atsakot ar naudas visām pārējām. Tā bija liela krīze, jo pašvaldības un visi, kam viņi palika bez naudas, tur es pat vairs neatceros, kas tur notika to Krievijas naudu, bet vārdsakot, tā lielā Krievijas krīze skāra visus ļoti smagi. Tad ir zināmā 2008. 9. gada. Trekno gadu krīze. Jā, tā trekno gadu krīze, jā. Covid sākās arī, neko jau nevarēja zināt. Tagad arī viss ļoti strauji mainās un kā var izdzīvot? Es reizēm domāju par tiem, kas manā nozarē nav izturējuši. Ja? Pārsvarā tie ir vīrieši. Pārsvarā tie ir vīrieši vadīt uzņēmumi. Tā, neiedziļinoties sīkumos, man liekas, ka ir tāds kaut kāds elasticitātes trūkums bijis. Ja? Mēs darām tā, tie ir mūsu principi, mēs tur tikai to un tā, un te ir mūsu misija un vīzija, ja? Bet, kad tie laiki mainās un lielās tādos neskaidrības periodos, tev ir jābūt ārkārtīgi jūtīgam visu laiku, kā zvēram mežā. Ja? Tev ir jāuztver viss, un varbūt, ka tā ir arī intuīcijas lieta. Tā ir kaut kāda maģija, kas tikai sievietēm ir. Tagad vīriešiem intuīcija arī jātīst ir. Dažādi ir tie uzņēmumu likteņi, bet neviens jau nevar pateikt tāpat kā cilvēka dzīvē, kas notiks, kā uzņēmums darbosies, bet no tāda vadītāja viedokļa, kas ir svarīgi. Svarīgi ir, lai agrāk teicu kolektīvs, tagad es teikšu komanda, man viņa ir komanda 300, ja? Tur vairāk cilvēku. Armijā, cik tas nes ir 300. Ir svarīgi, ka ir tomēr tāda pilnīgi skaidra vadība. Un es esmu tā kā paļāvusies uz sevi. Reizēm, ja man tā jāsāk skaidrot, uz ko paļāvos, es nezinu, bet tā paļāvība un tad vēl, lai cilvēki notic, reizēm pat tas, kā tu runā, kā tu dari,
liek tev noticēt. Un tai ticībai ir milzīga nozīme. Tu nevari tur sēdēt un sākt vaimanāt. Ja? Rekā mums tagad valdība jau nerūpējas, cilvēki jau nelasa, ja viss šīs te, tas nemotivē. Tu vienkārši konstatē, kur mēs tagad esam un ko mēs varam izdarīt. Un viss, un cilvēki iet un dara, jo tas ir ļoti svarīgi, ka uz tevi paļaujas, un tad arī kaut kāda tā drošība sāk rasties, ka viens otru tā kā sāk atbalstīt, un mēs tā kā viens otram palīdzam. 2009. gada krīze tajā ziņā zvaigznē bija tāds tiešām skaists paraugs, kā viens otru atbalstīja, kā viens otram palīdzēja, ar kādiem priekšlikumiem man cilvēki nāca. Tas bija samazinam algas, visiem mēs atsakamies, bet noturam. Milzīga saliedētība. Un man ir bijuši tādi iekšēji kaut kādi tādi brīži. Tad es neko nesaku, neko nedaru, es skatos, un tas cilvēku tā reakcija, tā arī man dod spēku. Un mums jau ir tas tomēr tāds kodols, no seniem laikiem, mēs viens uz otru paļaujamies, mēs esam izgājuši cauri tik daudz, uguni, ūdenim un slavas taurēm, ja? Ka mēs spējam viens otru, tā kad man ir grūtāk, man saka, būs, tu redzēsi, viss būs tā kā vienmēr, ja? Būs labi. Bet balsī ir jābūt, kad mēs noticam, tad viss notiek. Ja? Tu paļāvība, tas arī, ka tu tomēr esi lepnis par to, ko tu dari, tu zini, kāpēc tu to dari, un vari. Man bija arī saruna nesen ar izdevniecības žurnāls Santa, radītāju Santu Anču, un viņa arī godīgi teica, ka viņa ir nogurusi, un viņa tomēr grib tos grožus nodot. Es neesmu nogurusi. Jā, man gribējās tieši jautāt, jo neizskatās, ka jūs kādam gribat atdot grožus. Paklau, man tas kumeļš tik labi, man tā patīk, viņš man tā nes, kāpēc man kādam? Paklau, es tagad, godīgi sakot, nemāku jādod, bet ja mēs iedomājamies, ka es esmu saglos, kāpēc man tagad pēkšņi saglos esot kaut kur groži jādod? Tas zirgs ir jāaptur, man no tā zirga jānokāpj, un tad man tad jāizvēlās, kurš un kā. Kāpēc man tas būtu jādara? Kāpēc cilvēkam jālauž sava dzīve tikai tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka kaut kad viņam pēkšņi jāatsakās no savas dzīves? Tie cilvēki, kas... šitā pati tagad Osmana tā ceturtdienas, kā viņa bija tas slepkavību klubs filmu, tagad, kā viņš tur saucās tā grāmata, Ričārda Osmana, kur tas bagātais pansionāts, visi cilvēki kaut kas dzīvē ir bijuši, ja, un tad viņi tur sāk izmeklēt. Tad cilvēks ir bijis, un tad pēkšņi viņš vairs nav, viņš ir kaut kāds bijušais, ja, un to viņš pats sev labprātīgi nodara. Kāpēc? Kāpēc tu sevi izsvītro no kaut kādas dzīves daļas? Tā kā man no Facebook uz 10 dienām izmet, es biju pilnīgi pazudusi, ja? Kāpēc, lai sevi izsvītrotu no reālās dzīves? Tā ir man dzīve. Jūs esat to izveidojis, sakārtojis, un tagad varat tieši baudīt, ka process notiek, enerģijas apmaiņa, darbinieki nāk ar problēmām, bet tepat laikā jūs atrodat risinājumu, un tur arī rodas enerģija. Es, piemēram, arī neaugstu gulēt uz dīvānu. Man liekas, es atrastu tādas problēmas, vienkārši skatoties internetā, jo zvanīt uz beztabu. Jo darbs īstenībā ļoti daudz dod prieka, gandarījumu, piepildījumu. Es, piemēram, pat nevarētu atrast kaut kur neko nedarot. Kaut kad 90. gados, mani daudzi ir tā kā mācījuši, kā vajadzētu. Tad bijušie priekšnieki un tā, kā vispār būtu un kā būtu pareizi. Un tad man tie bija vīrieši pamatā, māca parasti vīrieši. Ja? Es arī klausījos, ja? Un domāju, es klausos, bet es ieklausos sevī. Ja? Un tad bija tas, tev ir jāsakārto tā, ka tu visu deleģē, lai tad, un tad es saku, un kas būs tad? Tad tu pie siltas jūras, tur kājas siltā ūdenī un saulīt, un tā. Es domāju, kādas šausmas tur galu dabūtu, ka man tagad vienkārši, viss notiek, un es kaut kur pie siltas jūras un kājas ūdenī. Kāpēc man tam kājām jābūt ir ūdenī? Neko tādu man nevajag, ja? Un vēl jau vairāk man to silto jūru nevajag. Man patīk tas, ko es daru, un tā ir reāli, tā ir mana dzīve. Tas nav tā, tev ir
darbs, un tad tev ir kaut kur tava dzīve. Tas, ko tu dari, tas viss ir tava dzīve. Un darba vieta ir tava dzīves vieta. Normāli. Un tur visi bērni ir izauguši, suņi, viss. Ja? Es vienmēr priecājos, ka redzu atkal mazbērni, tagad ir daudz, agrāk bērni bija, tagad atved mazbērnus, tur spēlējās, ved suņus līdzi no mājām. Tā ir mūsu dzīve, tā principā ir otra ģimene. Nu kā cilvēku kopa. Reizēm cilvēkam ģimene pat nav tik labi, cik labi ir tā darba vieta, vide cilvēki, kas viens otru atbalsta, zina un pazīst tik ilgi. Mēs viens otru tik ilgi pazīstam. Jā, jo es tieši gribēju jautāt, man šķiet, ka jūsu uzņēmumā darbinieki strādā gadu desmitiem. Jā, un bērni, un es domāju, ka mazbērni būs. Jāpadomā, vai kādam jau nestrādā kāds mazbērns. Varētu būt, ka tirdzniecībā varētu būt arī mazbērni. Jau. Un Vija, jums kā uzņēmēji, kā vadītāji, kur ir tie brīži, kad ir tāds yes? Ja pieņem, ka grāmatu autoriem tas ir brīdis, kad viņu grāmata nonāk topā un kad viņi ir guvuši atzinību ar savu darbu, kas ir tie brīži jums, kad ir tā uzvaras garša? Zini, tas laikam piederu jaunākiem gadiem. Man ir kādreiz bijis, es domāju, es parasti kaut kur tu brauc un un tad nāk tā tu dabū pa pakaļ. Ja? Šitas man vairs nav. Šitas pilnīgi nav tāda brīža. Jā, tev, atsitiens var būt ļoti milzīgs. Tieši no tās sajūtas, gan. Ja? Nekas dzīvē tā nav. Ir neskaitāmi faktori, kas jebkurā brīdī var ietekmēt, sagraut. Un tās pašas krīzes, par kurām mēs runājam, tas pats karš, tās pašas slimības. Tas var būt globāli, tas var būt ģimenē. Tu vari būt tikai un vienīgi priecīgs un pateicīgs un laimīgs par to brīdi, par to laiku. Lūk, mēs ar tevi runājam, un šis ir brīnišķīgs brīdis, par ko mēs esam pateicīgas. Mēs jūtam vienu pret otru sirsnību, un viss ir labi. Un citas dzīves jau nav. Un tagad, un tādus, es nezinu, es esmu tik daudz redzējusi un runājusies tādos pašos tajos retrītos, kur cilvēki brauc savu garīgo veselību, kā saka, saglābt un sevi formulēt. Liekas, cilvēki, tad tiešām, tak viss būtu. Un cilvēks ir iekšēji pagalām. To nevar atļauties. Ir jāstrādā ar to savu psiholoģisko noturību, kurā nav tādu milzīgu, un tad milzīgie lejā. Tev ir jābūt tomēr, kā saka, līdzsvarā un ar mēra sajūtu savu to iekšējo cik, kad tu vari, un psiholoģiskā noturība ir ļoti, ļoti svarīga. Tu vari priecāties, ir prieks, kad, teiksim, ir kaut kāda lielāka jubileja, tur 30 gadi, teiksim, Zvaigznē ABC, vai man pēc 2 gadiem būs 50 gadi, kā es esmu izdevniecībā. Jā, 77. gadā es sāku. Tie tādi, tu atskaties un tu redzi, ir dzīve laba bijusi, ja? Ir labs stāsts izveidojies, ir daudz kas padarīts, un tu redzi, ka ir kas turpina, un tu vari būt mierā un tādā labā sajūtā, ja? Bet šitie tie ir tālā pagātnē. Cik forši pateicāt, jā. Man palika vēl daudz jautājumu, kurus neuzdevu, bet es teiktu tā, šis ir stāsts, kas turpinās. Šī grāmata nav beigusies, tāpat kā šī saruna. Bija brīnišķīgi klausīties jūsu pieredzē un atziņās, kā tādā skaistā grāmatā. Paldies par šo sarunu. Paldies. Teikšu paldies arī ar savu grāmatu Viņas vārdu, kur ir arī jūsu autors, man liekas, ka vairāks. Un mūsu atbalstītāji Ahmad Tēja. Tējas izlasa jūsu harmoniskajiem rītiem. Paldies. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs bijām šeit, Business Garden Rīga, viesmīlīgajās telpās. Tiekamies jau atkal pavisam drīz. Vislabāk! Atā!